savu piparkūku smaržu, bet svēls svētku gražu. Domas nes tikai uz labu, kaut tā būtu visu gadu. Jā, tiešām, viss gaiss smaržo pēc piparkūkām. Vienu dienu pat skolā sēž piparkūku smaržu. Man arī garšo piparkūkas. Viņas ir tik gardas, bet mēs tās gatavojam tikai Ziemassvētku laikā. Kādu našu mēs tikos svētkos varam pagatavot? Dzimšanas dienā, lieldienās. Es zinu, gardo našti. Vai tu proti gatavot? Gatavošana taču ir tik sarežģīta. Nē, tāda man nav. Es jums parādīšu, kā pagatavot gardo našti tikai 15 minūšu laikā, un tas nav ne mazāk gards kā piparkūkas. Kas tam būs nepieciešams? Tikai 3 sastāvdaļas. Kukurūzas pārslas bez cukura, rozīnes, nebezinātais piens. Kā šo našķi pagatavot? Ļodā vispirms ieber kukurūzas pārslas, pēc tam pievieno rozīnes. Visu sajauc, tad lēnām pievieno kondensēto pienu. Tad lēnām atkal sajauc. Atceries nesaspiest, ja nesasmalcināt pārslas, tas ir ļoti svarīgi. Pēc tam mazās skaldītēs masu kārto uz cepamā papīra. Liec krāsnī 180 grādos uz 5 minūtēm. Kā jums šķiet, vai tas ir grūti? Nē. Bet pirms sākam darbu vēlamies jums pastāstīt dažas drošības noteikumus. Lai salītos grupās, būs nepieciešams izvilkt lapiņu ar galdiņu numuru, pie kura jūs darbosieties. Pirms darbu sākšanas būs jānomazgā rokas. Ļausiet priekšās un jāuzliek cepurīt pie lakatīšu. Būs jāuzvelk gumijas cimdi, jo masa ir ļoti liektīga. Pēc darba pabeigšanas jānovāc savu darbapieņu. Pie cepurtās jāuzvelk cimdi, lai neapdedzinātu rokas. Vai uzdevums ir skaidrs? Veiksmi darbā novēlami katram. Lai jaunā gadā darbas loglas un nogribam nezinu rokas, lai tālu garšas domas sauc un apkārt labu draugu daudz. Nu tad sākam! Ziemassvētki tuvojas. Un gaismiņas sāk mirdzēt. Ir laiks ar draugiem kopā. Svētkus līksmi svinēt. Eglīte jau košs ir, Protams, tajā ir kārtas. bet apsveikumu draugiem vēl top tikai domās. Ko darīt? Kā lai saka? Ideja mums ir klāt. Mēs draugiem kāds. Kopā kārtīgas daļinām. Piekdien, 6. decembrī no 2008. Uz 19. kabinetu čāpot. Kopā sēmus radīsim, prieku visiem dāvāsim, līdzi ņemšu šķēres, brīvi un pats galvenais labu godu. Sveiciens foršākai 4. C klasei! Paldies par jūsu gardo un iedvesmošanu meistarklasi! Tagad ir pienācis laiks radoši izveidot un Ziemassvētku noteikumu kārtību. Kas jūs sagaida? Mūsu uzdevums ir uztaisīt skaistu Ziemassvētku apsveikumu kārtību. Nē, ne šito mazo. Uz galda atradīsiet visu nepieciešamo. A4 formātu lapu, Mazākās krāsainas lapiņas, 3 veida lapiņas eglītēm, dažādas dekorus, sniegpārsliņas, figurus un citus rotājumus. Kā to darīt? Ejam soli pa soli.
Pirmais. Izveidojam apsveikumu kartiņas pamatu. Paņemiet A4 formātu lapu. Pārlokiet lapu uz pusēm. Tā būs jūsu apsveikumu kartiņas pamatne. Otrais. Priekšlapā noformēšana. Paņemiet mazāku krāsaino lapiņu. Novietojiet to pa vidu, pārlūciet lapai un uzlīmējiet līmī, pielīmējiet. Parādi, man tas ir, ja? Pielīmējiet lapiņu vienā no pārlūcītajām lapas pusēm. Tā būs jūsu kartiņas fons. Trešais. Pielīmējam eglītes. Izvēlējieties 3 dažādas krāsas un 3 stūrus. Tā būs jūsu eglīte. Izvietojiet eglītes uz kartiņa, izkārtojiet tās tā, lai izskatās skaisti un līdzsvaroti. Kad esat apmierināti ar izvietojumu, pielīmējiet eglītes. 4. Dekorējam kartiņu. Izvēlieties no galda piedāvātos dekoriņus, sniegpārsliņas, spīguļus, uzlīmes vai citus sīkas rotājumus. Izrotājiet savu kartiņu tā, lai tā atbilst Ziemassvētku noskaņai. Katrs var izveidot savu unikālo dizainu. 5. Pabeigšana ar prezentāciju. Kad visi būs pabeiguši, saliksim kartiņas kopā un izveidosim mazu izstādi, lai redzētu, cik dažādas un skaistas tās ir sanākušas. Lai mums top svētku prieks un radošums. Veiksim darbā, mēs nevaram sagaidīt, ka redzēsim mūsu krāsnās Ziemassvētku apsveikumu kartiņas. Sākam darbu! Paldies!